Vēl pirms valūtas nomaiņas Ventspils amatu mājas pedagoģei Līgai Reiterei, jeb tā dēvētajai Zāļu sievai, radās ideja paildzināt latu un santīmu mūžu, pārkaļot dažādu nominālu monētas, spožās pogās un kniepķenos. Arī Latvijas banka atzinīgi novērtējusi ventspilnieces ieceri. Es esmu piedzīvojis vairākas naudas maiņas, gan tos repšus, no krievu naudiņas, gan latus. Un šis man ir pieturējis, piesaistījis, ka ir kaut kas savs, savējā sajūta. Protams, tas nebija ļoti ilgus gadus manā mūžā, bet tas nostrādāja tik nopietni, ka tas ir manī radījis lielu pārliecību par to, kas ir savs un ar ko savējo var aizmaksāt, ar ko savējo pirkt, mainīt, pārdot. Un kas ir tās nemainīgās lietas. Par Līgas Reiteres ideju atzinīgi izsakās arī paši ventspilnieki. Bez tam jāpiemina, ka varam, no kā darināta 1 un 2 santīmu monētas, piemīt arī dziedinošas īpašības. Un šis metāls daudzās valstīs jau izcenes ticis izmantots, lai ārstētu dažādas saslimšanas. Ieroči pārkaļ pa traktoriem bija tāds sauklis, vienmēr sakot. Tagad baigi foršais arī sauklis. Ir sauklis, bet ideja kā tāda, vienmēr sakot. Vecās monētas nevajag iznīcināt, bet vajag pārkalt par pogām, par dažādākām, par medaļām var pat sportistiem pārkalt. Labi doma. Vismaz vēl kaut kur santīms tiek izmantots. Tā mums tagad ir eiro, bet santīms arī palīkoši ir iešuji jakā vai no auskaros nesā. Līga Reitere stāsta, ka spožās patriotiskās pogas viņa iedomājusies izmantot, kad pati sev un meitai pasūtījusi tautas tērpu. Viņa piedod tādu kā zemteksts, tādu kā vārdos neizteikt papildus vērtību. Nevis tas pogas spožums ir tas ieguvums, bet tieši tā vēsture, caur ko tā nauda ir izgājusi, caur laiku, caur cilvēkiem, caur pieredzi. Un tad tāda laba atmiņa, ko varētu valkāt pie sevis, pie sirds. Izej materiālu pogu darināšanai Līga ieguvusi pateicoties arī cilvēku saziedotajai sīknaudai. Turklāt vēl aizvien iedzīvotāji Ventspils amatu mājā var nodot jebkāda nominālu santīmu un latu monētas, kā arī pogu izgatavošanai var izmantot arī jubilejas latus. Saziedotās monētas tiek pārkaltas pogās, un tās es izmantoju kā dāvanas, lai iepriecinātu cilvēkus, kuri man ir iekrituši acīs sirdī ar kādu patriotisku darbu. Un es domāju, ka tā ir ļoti laba pateicības dāvana. Cilvēki ir rotājušies ar naudu jau arī senāk. Arī no pirmās Latvijas laika sudraba pieclatniekiem, uz kuriem attēlota milda, ir darinātas dažādas rotas lietas. Es iedomājos, ja varēja no pieclatnieka veidot piemiņas brošu, piemiņas piespraudu, varētu arī no santīm. Jā, es nenoliedzu, ka nauda atkal varētu atgriezties rotās. Līgas entuziasms aizrāvis arī Liepājas amatnieku nama rotkali Andri Grebi, kurš kopā ar saviem zeļiem santīmus pārvērš pogās. Izskatās, ka šeit darbs ir maz, un naudiņi, tas nav ļoti dārgs materiāls, no ko tājas, bet to smalkumu tomēr novaktēt un visu tā saskaņot. Pats meistars saka, kas tur sarežģīts, tikai klapē. Viņš ir ar ļoti labu kurzemes humoru. Varbūt tieši tāpēc viņš arī šai idejai noticēja un to varēja īstenot. Ar labiem vārdiem par latu un santīmu jauno pielietojumu neskopojās arī amatu mājā sastaptās audējas. Tas bija liels pārsteigums, protams, ja? Kad var dot naudiņai otru iespēju dzīvot. Patīk kniepķeni tie, kam ir tas cilpiņas klāt, austiņas, kuras var piešūt pie vestēm un man tās uzreiz tā maliņa tāda greznīs. Šīs pogas es labprāt nomainītu arī ar šīm, ja? Tad man tā būtu arī tiešām tāda piemiņa no latiņiem, kas tā ir mums mīļi, vai ne? Nav tikai dziesmā nav tikai dziesmā vien, jā. Paldies latiņam, latiņam, latiņam. Un es tagad domāju, ka mums savā biedrībā ir jāsameklē kāds, kas šos varētu izvalcēt. Un ka meistari un jauni puiši un mūsu jaunajām tehnikuma varētu arī šādus suvenīrus ražot. Pat laban patriotiskās pogas, kas izgatavotas no dažādu nominālu santīmiem, var apskatīt un iegādāties Ventspils amatu mājā. Idejas autori nopietni gatavojas arī turisma sezonai, jo interese par neparastajām pogām ir liela. Cilvēki ar šo naudiņu, kas vēl ir aizķērusies, saglabājusies, sataupīt, var doties pie Kalēja, un meistars zinās, kā to lietu tālāk darīt, izkalt viņiem vēlamo suvenīru. Iespējams, ar laiku pogu un kniepķenu klāstu papildinās arī cita veida rotas no santīmu un latu monētām. Zāne Brikmane, Inģis Žodziņš, Kurzemes televīzija.